Графья, все готовы. Пока хочу. Prieks jūs sveicināt šajā unikālajā Rundāles pils regulārajā franču dārzā. Brauciena laikā iepazīstināsim jūs ar manka veidošanas vēsturi un atjaunošanas procesu. Pats Rundāles nosaukums veidojies no vāciskā vietvārda Ruhenham, ko varētu tulkot kā miera ieleja. Rundāles muiža izveidota jau 15. gadsimta beigās, un no 1505. gada līdz 1681. gadam tā piederējusi Grotusu dzimtai. Pirmā Rundāles pils, viduslaika būve, celta 16. gadsimtā, tā atradās dīķa ziemeļu pusē, un tās nesen atklātos pamatus tagad var aplūkot iepratim kādreizējai Rundāles pils kalpumājai, šobrīd viesunamam Baltā māja. 1735. gadā Rundāli no Otto Grotusa mantinieces iegādājās Ernsts Johans Bīrons un veco pili nojauca, lai akmeņus, ķieģeļus un pat javu lietotu jaunās pils celtniecībā.